Esiet sveicināti atpakaļ un ir pagājis īsāks laika sprīdis starp video. Laipni lūgti pašdarbnīcā. Laipni lūgti. Šeit Paula un Ieva. Jā, mēs šobrīd izmēģinām jauno formātu filmēt tik pa 3 nedēļām. Uzfilmēt ir viegli, bet vai mēs to samontēsim tikpat laicīgi, tas ir bišķiņ cits jautājums. Jā, un tad redzēs arī filmējot ar īsāku laika atstārpī starp video, redzēsim, vai tad tas video būs īsāks vai ne. Man šodien liekas, ka nebūs. Bet tas nozīmē, ka, ja mēs filmētu retāk, tad viņi nebūtu tik gari. Jā. Nu, tā kā tā. Man šodien ir 2 pabeigti darbi, 3 iesākti un bišķiņ jauna dzīve. Man ir 2 pabeigti, 2 iesākti un nav dzīves. Tā kā es varu sākt, jo mans pirmais pabeigtais darbs ir man mugurā. Tadā! Šis ir Cardi Cocoon jaka, kuras receptes autore ir Anna Wenzel. Šis bija paredzēts kā projekts mūsu gada jubilejas podkastam, ko es nepabeidzu, bet viņš ir pabeigts tagad. Jā, man iepriekš sanāca mazliet paņemt pauzīti no adīšanas, tāpēc arī man nesanāca viņu pabeigt laikā, bet pēc pēdējā video es viņu diezgan ātri arī pabeidzu. Man šķiet, ka nākamās nedēļas laikā es viņu adīju no Jēru kluba Jēldzijas, kura man vēl aizvien ir palikusi pāri, un šī ir ļoti smalka Jēldzija. Redzat pavadienu šeit. Un viņš ir arī visai izturīgs, kas man ļoti patīk. Ja, citreiz Jēldzija ļoti ātri pārtrūkst, bet šeit jūs redzat, man bišķiņ spēks jāpieliek, un tikai tad viņi sāk plīst. Nu, tas tā, ja. un tev tā dzīve adās, un jā, viens projekts pēc otru, un viņi nekad nebeidzās. Es strādāju no mājām, un lielāko daļu dzīves es pavadu mājās, tāpēc man patīk ļoti labs mājas drēbes. Un es arī gribēju tādu lielāku jaku, kas ir tā kā halāts, bet uzadīts halāts. Jā, ja tas, if it makes sense. Un es jau biju negluži kaut kas tāds, ko vilkt pēc dušas, izkāpjot ārā, bet vienkārši pa māju uz jā, tādu siltu, gaisīgu, lai nav pārāk karsti, ne pārāk smagu. Jā. Nu, tādu, bet lielāku jaku, kurā var ietīties, kur nav obligāti jāizver ciet, kuru es nevilktu uz teātri. Nu, tādu, mājās man patīk tā ietīties. Un šo jaku es jau biju atradusi pirms ļoti ilga laika. Man viņa stāvēja Ravelry favorītos gadu noteikti, man šķiet. Un es visu laiku domāju, no kā lai viņu uzvedu, jo tā bilde bija tieši tā vīzija, ko es vēlējos šāda veida jakai. Bet viņu oriģināli adīja no 3 mohēras pavadieniem, kas man nelikās prātīgs ieguldījums jakai, kuru es nesātu mājās. Un, jā, es biju nopirkusi Jēldziju. Es viņu biju nopirkusi daudz pa daudz, jo es reiķināju, ka Jēldzijas daudzums džemperim būs plus mīnus tāds pats kā vērtai dzīvē, jā. Bet šī ir smalkā Jēldzija, kā es jau pieminēju. Un es biju nopirkusi 4 milzīgus kūkus, no kurām veselam džemperim, tādam lielam džemperim, man aizgāja tikai 1,5. Un tad es domāju, ka lai dara pārējo. Tad es domāju, ka es adīšu šo jaku, un es arī viņu adīju ar vienu pavadienu, es neliku vispār neko klāt, tikai vienā tīrā pavadienā. Es domāju, labi, adīšu, kamēr viņi tur man beigsies, un cik gari viņi būs, tik gari viņi būs, un beigās sanāca tā, ka es viņu adīju. Es domāju, Dievs, es it kā redzu, ka vienā rindiņā aiziet visai daudz dzija, un pēc maniem aprēķiniem man tā jakai nevajadzēja sanākt pilnam garumam, ka viņi varētu būt mazliet pāri gurniem. Un es kaut kā adu. Es jau biju uzadījusi muguru un priekšu un rokas, jau savienojusi kopā, un tad ir tas garlaicīgais posms līdz beigām. Un es viņu adu. Es domāju, Dievs, kad tā dzīve beigsies, vai kad tas garums būs? Es domāju, labi, jāpamēra. Es viņu uzvelku, un man viņa ir tik gara, cik tagad. Jā, man cēlis ir šeit. Nu, tā kā gandrīz līdz cēlikti. Es domāju, ok, laikam man nesanāks visu uzadīt, jo man bija palicis vairāk nekā šobrīd. Jā, un tad sapratu, labi, varam noraukt. Un, jā, recepte ļoti, ļoti laba. Visu es adīju pēc receptes, laikam tikai ne garumu. Es arī baigi nemērīju to adīšanas blīvumu, jo man bija diezgan vienalga, cik viņa ir liela jaka, un tas šeit neko baigi daudz neietekmē. Es adīju, no Jēldzijas ar
man šķiet, ka 3 mm adatā. Man jāpaskatās, es uzlikšu uz ekrāna. Es uzlikšu arī, cik šī jaka ir plata un gara, jo to es šobrīd neatceros, bet viņas sver 315 gramus priekš šī vismilzīgā halāta. Bet ko es sāku stāstīt? Jā, recepte bija ļoti laba, viss bija ļoti labi paskaidrots, izņemot vietās, kur vajadzēja uzņemt valdziņus, es nevarēju saprast, kā tur nebija laikam dots, kā viņu, tā kā bija pateikts, cik daudz vajag uzņemt, bet citreiz receptēs ir pieminēts, piemēram, uzņemt no 3 aldziņiem 2. Tā, un tad tur tā kā pēc tā skaita sakrīt, bet šeit vispār nekas tāds nebija, un tad tā jāaldziņa, tad es tur nesapratu, kā tur viņus uzņemt, lai viņi smukāk arī izskatītos, un jā, tur vajadzēja bišķiņ padomāt. Bet citādi es visu darīju tā pēc receptes, valnītī bija paredzēti grieztie valciņi, es sagriezu tikai labiskos, un es noraucu arī ar parasto noraukšanas metodi, kad sādu 2 kopā, tad pārceļ atpakaļ, atkal sādu 2 kopā. Paredzēts bija laikam tubular cast off, bet to ar jāldzīju. To šūšanas daļu ar jāldzīju, es vienkārši negribēju tam iet cauri. Un te arī viņa ir visai plata, tā kā man nebija svarīgi, vai viņš staipās vai nestaipās. Tā kā, jā. Un tad apakšmalā es arī nesagriezu, jo tur bija jāda turp un atpakaļ. No kreisās puses griezt man tā negribējās, teiksim tā. Un tad te man cenāk pārstājas valnītes, bet tas ir ok. Jā, man šķiet kamerā arī izceļās šī te vieta, kur var redzēt, ka tā jāldzīja tā kā gandrīz pārtrūka. Viņa nav pārtrūkus, viņa ir diezgan stingri šeit iekšā, bet es tur labprāt izietu ar adatiņu vēlreiz cauri, vienkārši izvilkts, lai tad viņš ir nostiprināts. Bet tā man šķiet arī ir vienīgā tāda, tik izteikta tāda vieta, kur es mazliet neusticos tam savienojumam. Bet tā citādi vispār nekādu sūdzību, tā jāldzīja ir vienkārši izcila godvārds. Ja jūs meklējat izcilu jāldzīju, zvaniet Jāra klubam. Šī ir tā smalkā, jā, viņa arī nekrāsot baltā krāsā. Viņa ir mazliet uz dzelteno pusi, bet jā, mums šodien arī ir istabas gaisma, jo ārā vienkārši ir tik tumšs. Bet no īstajā dzīvē tā krāsa ir dzeltenīgāka, tā kā vairāk uz dzelteno pusi. Kaut kā tā. Tur ir teicis, ka rokas neadīja tik garas. Jā. Tos centimetrus es neskatījos pēc receptes, es skatījos tikai, cik daudz uzņemt valdziņus un, piemēram, īsajām rindām, tad, kurā vietā pagriezties un tādas lietas, bet centimetrus es neskatījos, tā kā garumam tieši. Es uzadīju īsākas rokas, jo viņas ir visai platas, un pat cik šī man ir mājas jaka, tad es mēdzu arī kaut ko izlietnē nomazgāt un tā, tad, lai man neiemērcās. Piemēram, uz palāku garāku tēkraklu viņš izstās diezgan muļķīgi. Bet, kad es darbojos, tad es parasti uzrotu tās rokas, un tad ir ok. Tad dažreiz es domāju, ka varētu garāku, bet tajā brīdī, kad es sāku rosīties, tad es domāju, nevajadzētu gan. Jā, viņai nav nekāds aiztaisāmais, bet es sākumā domāju, varbūt kaut ko ielikšu, bet tagad es domāju, ja man patīk, ka es viņu varu. Ja es gribu, es varu tā ietīties, ja es negribu, es varu atstāt vaļā, un tā man tas kaut kā netraucē. Kāds brošiņu sāspraudīt, vai kaut kā. Jā, kaut kā. Vai arī kāds uzdāvinās neprasāt. Wink. Jej. Bet jā, jo godīgi man priekš mājas man neprasās. Ja es ietu ārā, piemēram, un šī būtu man vienīgā tā kā virsjaka, tad gan gribētos. Bet tā šobrīd, cik es viņu tikai mājās izmantoju, tad viss ir ok. Labi. Jā, runājot par jakām, kuras nevar aiztaisīt. Es pabeidzu šo jaku, man bija tikai pāris centimetriņi man šeit palikuši. Man šeit nebija pēdējais pogu caurums, un tad burtiski kaut kādi 3 centimetri nebija uzadīts. Es pabeidzu šo jaku, un es jau viņu vilku tā ir pašizdomāta jaka. Tā ir pašizdomāta, jā. Es viņu jau vilku arī uz darbu, pat ja poga nav vēl. Bija kompliments? Nē, īstenībā neviens nepamanīja, ka tā būtu kaut kāda tur pašdarināta vai kaut tāda. Droši vien izskatījās visiem, ka tā ir kaut kāda veiklā pirktā. Tad jau varbūt, tas varētu būt no vienas puses labi, jo tad izskatās, ka ļoti akurāti ir uztaisīts. Jā, tad es uzadīju katrs valnītis tā kā augšai, apkaklēji, piedurknēm un stāvu daļai apakšā, tad arī ir citādāks garums.
Šeit man šķiet bija jāuzrada kaut kādi, nu te man šeit ir 2,5 centimetri, tad šeit piedurknēm man ir stipri vairāk, tur varbūt ir kaut kādi 4 centimetri, un tad atkal te ir tikai 2 centimetri stāvam rumpju daļai, un es adīju, man šķita, ka es biju piepirkusi klāt, kā jau es minēju, šo bēšo dzīju Lima, Drops Lima, un man šķita, ka es 100 punktu nopirku 3 kamolus, un es nevarēju vairāk atrast, un es nevarēju atcerēties, vai es jau izadīju visus kamolus vai ne, un bet man tad beigās sanāca pēdējais pavadiens, es tā skatos uz to čupiņu, kas man palika uz tā dzīvi, un tā kā vēl man sanāks viens turp atpakaļ, ja, ko izadīt rumpju daļā vai ne, un beigās sanāca, un tad es domāju, labi, tad tā kā noraukšu, bet pa parasto, nevis ar Italian bind off, un jā, un tad es beigās atradu to pazudušo vienu kamolu, un tad es domāju, nu man tā kā izādīt ārā un vēl pieēdīt tur pāris 4 rindas, varbūt man šķiet, ka vajadzētu kādas 4-6 rindas, un par jaunu tur noraukt, un tad es domāju, nē, nu tā kā neviens nepamanīs. Nu, protams, es jau pat to zinu, un man pašai nedaudz niez, jā, tā teikt, bet būs labi. Un garums arī man apmierina. Pogas vēl nav, bet tas arī nedaudz... Bet pogu maliņai arī mums ir cits valdīts. Pogu maliņai ir, jā, tas rīsu vai es nezinu, kā viņi sauc. Ir pērļu un ir rīsu, ar ko viņi atšķirās, es nezinu. Bet... es nezinu, viens. Jā, un tad man te ir 5 pogas. Lielākai daļai, pieņemsim, ja skatās tur pamatā ņem drops recepti kādu no... tās, kas par brīvu, tad labi, man šeit viņiem nav tāds, ka par maksu būtu, bet viņiem ir laikam 6 vienmēr tās pogas, bet tās atstarpes es viņiem aptuveni tā kā viņi tur norāda starpā 8 centimetri, 8-9 centimetri, bet man vienmēr sanāk 5. Es nezinu, vai tās jakas, tad viņi tā kā rumpju garums ir daudz stiprāk, nu garāks, nekā man patīk. Varbūt blīvums atšķirās rindām. Nu, bet tad pogas liek pēc centimetru tā tālumu. Nevar mind then. Nu jā, un jā, vienīgi tas, ka es sapratu, es viņu biju jau tā kā izmērcēju, un tad vēl tikai pogas pietrūk. Un es, tas bija laikam šonedēļ pirmdienas darbu, vilkšu šo jaku, pat ja poga nav, es vilkšu, varbūt pusdienu pārtraukumā iešūšu tās pogas, un beigās es tā kā no rīta tikko no gultas izlacu ārā, uz kailas miesas uzvelku to jaku, pastīties, jo, zin kā, viņa beidzot ir sausi izžūvusi, ja pa nakti pastīties, kā ir. Un man tā koda, nu vienkārši tā koda, no tās, un tā nav tā Lima vai kas, bet tas ir tieši no tās Drops Kids Silk Mohairs. Nu, man tā koda, man iepriekš tā nebija tik ļoti izteikti, es nezinu, varbūt ir attīstījusies kaut kāda jutība pret tādiem materiāliem, bet man ļoti koda. Bet, nu, es vilku viņu, man bija kleita šifona tāda ar plānām piedurknēm, bet garām piedurknēm tad uz tās varēja uzvilkt. Bet, nu, uz pliks, es biju iedomājusies, ka šo jaku vilkšu uz lencītēm vasarā uz kleitām kaut kādām virsū šo, bet noteikti. Nav iespējams. Viņiem ļoti atšķirās pēc krāsām, jo, piemēram, šī ir ļoti kodīga. Jā. Man bija tāda gaiša zilā, kas bija gan kodīga, gan ļoti... Kā ir šed latviski? Nu, tā kā mets palvu. Kā suns. Jā, nu tā kā mets palvu, jā. Un vakar skatījos Norwegian Knitter. Viņai bija jauna sērija iznākusi. Un viņa arī runāja tieši par sarkano, ka viņa arī ļoti, ļoti mets palvu. Un es adīju iepriekš vētru džemperi, arī no šīs jaudzījus, un man bija klāt balta mohaira. Un man viņš tieši vakar bija mugurā. Es atbraucu mājās un es novelku to džemperi, un man te visur bija pilnīgi tādi izsitumi sarkani. Tā kā, es nezinu, vai tas vienkārši no tiem mohairas matiņiem tā kā sakosts, vai viņš bija tā sakairināts, ka man jau sākās kaut kāda alerģija, es nezinu. Bet jā, un bet draugam man arī ir tas vētru džemperis no Drops Air, un viņam tieši tāda pat reakcija ir, jau uz plikas miesas uzvelk. Drops Air atkal man šeit ir stipri mīkstāks. Viņš ir, jā. Jā, bet varbūt tāpēc, ka tie matiņi, jo viņš jau arī ir diezgan spalvains. Jā, arī atkarīgs no krāsas, jā, kā tu teici. Nu jā. Un tad es biju, kaut kādu, vienkārši, lai saprastu aptuveni no blīvuma. Es arī neādu nekāds paraudziņus, tāpēc es vienkārši paskatos.
tur dažādākās tās receptes ir drops, kuras tu vari paņemt par pamatu tam projektam, ko tu gribi pats, varbūt pēc tam no savas galvas tur izdomāt, ko un kā. Es uzmetu valdziņus. Šoreiz sanāca, es nezinu, kā šķiet ok, bet priekš vasaras jakas tāda, kuru es vilktu, bet kur noteikti šo es nevilkšu, virs kleitas ir skaistāk, ja ir, un šitai jakai tieši tā ir sanācis, ka ir nedaudz tā apkaklīta, kakla izgaisums ir nedaudz tālāk no kakla, bet ko es kā ziemas variantu, ziemas nēsāšanai es būtu gribējusi, lai viņš ir tuvāk. Viņš ir, es noteikti ielikšu, lai viņš būtu, pieņemsim, kā šim džemperim, kas nav pašadīts, šis ir pirktais, būtu tik tuvu kaklam, un tad te ir pa vidu, tur tās pogas. Bet viņš ir, tālāk, man šeit pat tālāk nekā šim valnītim tā apakšējā daļa. Viņš ir, tā aptuveni. Un tas, man netraucē. Tā kleita, kas man bija uzvilkta ar šo jaku, viņa gan bija ciešāk ap kaklu, tad to varēja vairāk redzēt. Lienam ārā no tās jakas, tā kā tas varbūt neizskatījās pārāk skaisti un kā es vēlētos, bet kopumā, jā, un no mohēras neadīšu vairāk. Jā. Es arī domāju, man ir krājumos vēl tā mohēra. Man ir pāris projekti, kas man jāizrāda ārā. Ko es vienkārši gribu pārādīt, bet es negribu to mohēru izmantot. Vienīgais, kurus zinu, kas viņi tiešām var izmantot, ir zeķis. Jā. Labi, tas viss par šo jāku. Man ir vēl viens pabeigts. Un tās ir šīs zeķītes, kuras man arī pagājušais bija jau iesāktas. Šīs ir Cape Ginham zeķes. Es uzlikšu uz ekrānu, kā viņu sauc, jo es to autoru jau šobrīd neatceros. Ravelry recepte bez maksas. Vienkārši parasta zeķu recepte, kurā ir rutiņu raksts iekšā, un no apakšas viņām ir tā kā 1x1 dubultā, un tad pamīšus maina tās krāsas. Es adīju šiem bēšām man bija Regijas dabīgā tvīta dzīve 6 diegu pārpalikumi un klātas liku Nitpro Symphony Terra, kas mums bija dzīju komplektā, dzīju komplektā, adata komplektā. Dzīja, kas bija klāta adata komplektā, fuksī krāsā. Un es šīs zeķes esmu uzvilkusi 3 reizes, un kā jūs redzat, viņas ir diezgan drausmīgā stāvoklī. Un tā ir tieši tā rozā dzīja, kura ļoti veļās. Un man viņu pat ir ļoti grūti noņemt, viņa ir pilnīgi pielikusi. Pieķerās. Tā kā ja ēdat no šīs dzīves, esiet uzmanīgi, paturiet šo informāciju prātā. Kas tā viņa skaitījās? Simfonija tā arī bija, bet tā bija kaut kāda Handai, kas tikai nāca klātam komplektiņam, man šķiet. Bet viņiem atsevišķi arī tirgojās, un man šāda pieredze ir bijusi tikai ar Superwash zeķu dzīvām, ar parastajām, kur ir parastā vilna, es neesmu tādu situāciju pieredzējusi. Pašas zeķes man ļoti patīk, es adīju. Es nesakoju līdzi tam, cik valdziņi bija paredzēti uzmest pēc receptes, jo tie parasti, tas rezultāts parasti man ir pārāk liels, man šļūk nost tās zeķes, man vajag mazāk. Es adīju ar 12 valdziņiem uz vienas adatas, un attiecīgi es arī pielāgoju šo te rakstiņu, jo oriģināli viņš ir, katra rūtiņa ir 5x5, un tad pēc tā skaita man tas vienkārši nesakristu. Un es arī negribēju, ka, piemēram, ar vienu to dzīves uzvedu pusi no adatas, un tad nākamā reize man jāturpina tikai uz nākamās adatas. Kad tā pārēja ir pārāk gara, tas man bišķiņ traucē. Tad es nomainīju, viņu uztaisīju par 4x4, un tad, cik man uz vienas adatas bija 12 valdziņi, tad man tas tā tieši perfekti sakrita. Es arī sekoju līdzi šim te pārējām. Es tā kā sagriezu to dzīvu, kad pārēja bija garāka par 3 valdziņiem. Tad šī te kreisā puse izskatās visai glīti, un man nav problēmas, ka kaut kur ieķerās kaut kas tāds, jā. Un tas arī ir viss. Šīs zeķes ir ļoti silts, ļoti patīkams. Tas, ka apakšā ir šis 1x1 raksts, tad viņas padara tādas ļoti mīkstas, tādas squishy, tādas...
Es mājās pārsvarā staigāju zeķēs, es ļoti reti nesāju čības, jau kopš bērnības es vienkārši, es nezinu, man patīk staigāt zeķēs, un tad tā apakšmala jūtās pilnīgi tā kā kurpizola tāda, bet ļoti mīksta, patīkama, un, tad es diezgan daudz arī staigāju šajās zeķēs. Kas man patika, ka šī te rozā dzija, mazgājot, neizdalīja nekādu krāsvielu, tā kā man nekas nesakrāsojās, viss kā ir tā, viss palika, vienīgais tas, ka viņi tiešām ļoti veļās. Varbūt man vienkārši nepaveicās, es nezinu, bet to ņemiet vērā. Un šīs atatas es adīju uz 2 milimetriem, es sāku ar 2,5, bet kaut kā man tas raksts, tāpēc, ka tā Regija ir 6 diegu un Simfonija ir 4 diegu, man tur tas biezums īsti nesakrit, un ar 2,5 milimetriem to ļoti varēja redzēt. Un tad izārdīju visu ārā un pāradīju tikai ar 2, un viņš bija ciešāks, un arī gala rezultāts izskatās daudz akurātāks. Jā, man nav zeķu bloķētāji, tāpēc viņas man ir tādas, bet man tas netraucē. Man nekad nav bijušas, es neplānoju iegādāties. Man ļoti patīk staigāt ar adītām zeķēm. Man patīk, ka es viņus varu izmaskāt, izlikt uz radiatoru un nākamajā rītā paņemt siltu zeķītes un uzsākt atkal kājās. Tā kā es arī ļoti priecājos, ka es nopirku tās 2 zeķu grāmatas. Es jau nevaru sākt, es jau nopirku dzīvi, es jau esmu ļoti, ļoti iepriecināta. Es jau gribu ātrāk sākt visādi zeķi sādīt. Es godu vārdu ziemā katru dienu vilnu zeķes staigāt. Tā kā tas ir par šīm zeķītēm. Yes. Es pabeidzu otru pāri ar cimdiem šiem. Es viņus izmazgāju. Viņi varbūt tā nepārāk skaisti, es viņus nezināju, kā izklāt. Tu varētu vieglāk izklāt, ja tā būtu tas visparastākais īkšķis ar to īkšķu caurumu, nekā ar tiem, kur tā pieaudzēšana notiek. Viņi tad nevar saprast, kā viņi tur izklāt, lai viņš būtu ok. Tagad pēc izmazgāšanas tīri ok, izlīdzinājās tie visi valdziņi un tā kā iekšā tas tension, nospriegojums. Šie ir atkal no drops receptēm saucās pieneļu lauks cimdi. Un šos es adīju, kur pamatā ir tā dzeltenā dzija, sinepju krāsa un kā otrā krāsa ir tā baltā. No drops limes, un šis izmērs ir SM, es adīju visai mazāk. Cieši. Viņi ir cieši, jā. Es nezinu, bet viņi ir ļoti silti. Ļoti mīksti, ļoti silti. Perfekti. Man liekas, ka tur vairs vispār netiek cauri. Šis ir ciešāks īkšķis tieši. Bet, viņi tā kā der, bet tu pirkstus, es pieņemsim, nevaru pirkstus, man ir visai liels rokas, es pirkstus nevaru tā brīvāk pakustināt uz sāniem. Ja tev kaut vai, ir jau tādas ziemas, kad ir tiešām ļoti liels sals, un tad arī pat cimdos tev salst un gribās pakustināt tos pirkstus. Bet šie būs dāvanā kādam. Ir jau konkrētam cilvēkam padomā, ka jau tas cilvēks skatās mūsu video, tad sapratīsit. Un tad salīdzinājumā, es paņēmu tad iepriekšējos, tos arī beidzot izmazgāju. Šie bija LXL izmēra. Šitie ir lielāki. Šeit pamatā ir tā baltā krāsa. Šeit pamatā ir tā baltā. Un tad es sapratu, es biju ieciklējusies, ka es gribu pamatā to sinepju krāsu. Bet man beigās patīk, kur pamatā ir baltā labāk nekā kur pamatā ir dzeltenā. Es nezinu, man beigās iepatikās šitā baltā labāk tomēr. Kā jums šķiet? Jo pagājušajos komentāros cilvēki arī teica, ka vēlētos laikam pamatā, lai sinepju krāsa būtu. Un tā otrā baltā, bet... Man patīk arī, kā izstās viena roka tāda un viena tāda. Jā, īstenībā, viena roka tāda, viena tāda. Esmu īstenībā redzējis cilvēkus, kas tagad arī āda tur visus tos Tas tagad ir moderni. Jā, ka viena tāda. Bet, tas ir pabeigtais recepte viegli saprotams. Tā kā, rakstīņš arī tāds vienkārši, mēs šeit garākais, kas bija, ir 5 valdziņi, adītas uz 3 mm adītām, 5 valdziņi, kur ir tas... Pārēj? Pārēj, jā, pārēj. Bet man šitam vienam cimdam kaut kas ķērās īkšķu vietā. Es nezinu, kas tur ir, kaut kas būs jāpiešuj. Bet tā palielam neķerās. Tīpaši tagad pēc izmaskāšanas tur laikam kaut kas piespiedās, piefilcējās klāt. Tā kā, 2 cimdi pāri. Šitos arī ar balto pamatā,
ka viņu arī uzdāvināšu kādam, lai vismaz ir kaut kāda dāvana sagatavota kādam. Jā, man vai arī arī kā backup plāns, tā kā, ja kāds atbrauc ciemos un beigšu vai kaut ko apdāvināties, tad šeit tev. Ļoti labi ideja sādīt kaut kādas vairāk, mazās lietiņas, jā, un tā kā jā. ielikt kaut kādā dāvana kastē, kur, ja nu pēkšņi teica, ka Dievs man kaut kur jāiet, tad vismaz ir. Jā. Labi. Stafeta tiek nodota tev. Es sākšu ar lielāko iesākto projektu, kas ir džemperis. Tā, šitā man ir priekšā. Ja, un tagad mēs abas esam svītrāji. Jā. Un man arī šitas nav balts, bet viņš ir tā kā tev tāds maigāks. Jā, šis džemperis ir Step by Step Sweater, kuras receptes autore ir Handmade by Florence, kurai arī ir podcasts, kuru es arī skatos. Es arī. Jā, un es pagājušais runāju, šī ir tā pācis, tumšā dzija ir no pācis, ko es arī pagājušais pieminēju, no kuras es vēl nezināju īsti, ko adīt. Man bija doma adīt zipper sweater, bet tītnīt viņai iznāca jauna recepte, kur ir tas zipper sweater ar pīnēm. Viņš ir ļoti skaists, bet es kaut kā negribēju šo dzīvi izmantot tam projektam. Kaut kā skaistāk dzīvi. Jā, kaut kā smalkāk. Kaut ko smukāk bišķi gribētos tur izmantot, bet tāpat man šī dzīve arī ir kaut kur jāizlieto. Un tad es vienkārši rakājos pa Ravelry, es vienkārši uzliku šīs dzīves biezumu, kas sanāk laikam Aaron, pēc amerikāņu vai angļu valodā, kā viņi mēr tos. Latviski mums vienkārši ir tā kā biezāk un smalkāk. Viņam tur katram tam mēram ir savs nosaukums. Nē, šo es skatījos pēc Aaron. Visādus projektus, ko varētu uzadīt, un tad pēkšņi es vienkārši uzgāju šo džemperi. Es zināju, ka viņš ir, bet kā pa vienu nās iekšā, pa otru ārā, kaut kā es to nebiju piefiksējis. Un viņu uzgāju, un man tieši, es adu C izmēru, un man tieši vajadzētu iziet pilnīgi visai šai te pācis cijai, varbūt nedaudz kaut kas paliktu pāri. Un svītriņās tad es tagad gan mēģinu izvedīt šos te jāldzīs palikumus, un šoreiz es šo jāldzīju turu dubultā, lai man tas biezums sakrīt. Un tā viņš arī lēnām top. Šis ir reglāna konstrukcija. Šī recepte ir pa brīvu, starp citu, ja kādam aktuāli. Viss ir ļoti labi paskaidrots. Ir 2 dažādu veidu apkaklas. Viena ir, kur viņu arī sāk adīt no augšas uz leju, vienā laidā bez vīlēm. Ir 2 veidu apkaklas. Viena ir nolocītā, ko es te izmantoju. Jā, pēc vēl neesmu piešūs. Un otra, kur viņi ir vienkārši vienā laidā. Un ir opcija iedīt īsās rindas, tad, lai veidotos tas muguras pacēlums, ko es arī es to iekļāvu, un es arī gribēju to izmantot, jo es pirmo reizi kaut ko tādu darītu reglānam. Tā kā jā, tur es tad sapratu, kā tā feature strādā. Tā kā es tagad zināšu, kas tur kā jādara. Nu jā, un es arī gribēju pamēģināt šo džemperi, jo tas ir reglāns, un pēdējo reizi, kad sadīju reglānu, tas bija tas Arctic Light Sweater, kura rezultāts man nav mīļākais, un tad es gribēju iedot es to novēlu uz to konstrukciju arī. Ka pats reglāns, viņš izstās diezgan tāds smagnējs. Man šķiet, ka viņš izstās labi uz ļoti smalkiem pleciem, bet tiem, kam ir tādi lielāki cilvēki, tad viņš tā kā iedod klāt to smagumu. Un tad es gribēju arī tagad pamēģināt pēc citas receptes un apstīties, vai būs tāds pats rezultāts vai ne. Bet jā, šeit mans galvenais mērķis ir izadīt dzīveskrājumus. Es esmu uzadījusi jau 1 roku. Tad man palika otra, un te vēl kādas pāris baltās strīpas palikušas, un arī stāvs būs pabeigts. Un jā, viņš sanāk tāds visai silts džemperis, ko es arī gribētu, kā ziemas džemperi, jo realitātē es nesoju tikai vienu savu ādīto džemperi, tas ir tas baltais vētru džemperis, un viņš ir vairāk vasarīgs, viņš ir mazliet īsāks, viņš ir gaisīgs, un vasarai viņš ir ļoti labs, bet ziemā man atkal prasās bišķiņ garāku, bišķiņ tuvāk pie auguma, bišķiņ tādu vairāk sildošu, un tad šim ir labs potenciāls. Tā kā jā, tad šobrīd man viņš top, recepti arī noteikti varu ieteikt, viss ir ļoti labi paskaidrots, izņemot vienā vietā, kur laikam pēc pēdējā īso rinda pagrieziena, tad viņi tā kā uzraksta, ka jāizada līdz nākamajam marķierim
tad tur tā kā nevarēja saprast, vai tas ir pirms esošās rindas beigām vai pēc. Un es tā kā uzvedīju pirms, un tad man sanāca viena ekstra pieaudzēšana vienā pusē. Bet to es tā kā rindā ejot uz priekšu, es sapratu, tad es tur to kļūdiņu izlaboju. Tā bija pilnīgi vienīgā tāda lieta, un ja jūs arī neplānojat likt īsās rindas, tad nekas tāds arī nebūs. Jā. Bet jā, esmu ļoti apmierināta. Viņš arī ļoti ātri ādās šo vienu piedurknī. Uz cik milimetrus 5? Vai? Es ādu uz 4,5, jo es acīm redzot ādu visai vaļēji, jo viņi būtu jādu uz 5,5 milimetriem viņš ir paredzēts adīt. Un valnīti es adīju uz 3,5. Un te es arī nošu ar to itāļu noraukšanas metodi. Kaut ko gribēju teikt. Nu jā, šis ir mans. Tas arī. Nu jā, šis tad ir. Tu kopš tu pieminēji. Jā, viņi ļoti ātri viņš adās, pat cik tas blīvums ir visai liels. Cik te ir, man liekas, ka kādas 16 valdziņi. Un rindas ir 20. Un man plus mīnus arī sakrīt, varbūt nedaudz kaut kas pamainās. Es neesmu tas rūpīgākais paraudziņu adītājs, un es vienkārši uzvedu pāris rindas un paskatos, vai man plus mīnus ir vai nav. Ja man tur plus mīnus viens valdziņš, man tas ir... es to pieļauju, ja? Un tad apmēram 16 man arī te ir. Viņi ļoti ātri, tāpēc var uzvadīt šo vienu piedurknī. Ja man nebūtu pilna laika darbs, es viņu arī vienā dienā uzvadītu, bet pēc darba vakari man laikam aizgāja 2 veselē rokai, kas ir ļoti labi, man šķiet. Tā kā jā, šis arī varētu būt drīz pabeigts. Es gribētu viņu pabeigt šīs nedēļas laikā, jo es nākamā nedēļa dodos prom uz dažām dienām, tad es gribētu tādu siltāku džemperi paņemt līdzi, bet ja ne, tad rezerves variants, rezerves plāns man viņu ir pabeigt līdz gada beigām. Pat cik tas ir vienkārši ātrs projekts. Tā kā jā. Kopš tu pieminēji, ka tu adu šo, tad es pēkšņi piefiksēju, ka ir tik ļoti daudz citi, kas āda to arī, par cik tas arī ir pa brīvu. Tās instrukcijas vispārējais šitam Florences džemperim. Un tagad arī Instagramā es tur skatos tos adīšanas video, tā kā viens āda šito, otrs āda tieši to pašu, arī tā kā visnībā ir baigi daudz. Ir daudz, jā. Es zināju, ka es gribu pamēģināt kaut kādu recepti, pastīties arī, kas ir bezmaksas, jo pārsvarā visi izmanto to drops, un tā nav vienīgā vieta, kur smelties idejas, un tad vienkārši, man bija tā doma parakāties Ravelry, pastīties, kas vispār ir. Viņiem ir ļoti daudz, jā, un tad es arī atradu šo un tā. Jā, man tas drops vienkārši, visi āda no dropscijām, visi āda pēc drops receptēm, gribas kaut ko citu bišķi. Tā kā jā, tad tā. Yes, tad man ir viens iesākts, viens būs pabeigts, viens iesākts. Man ir viens zeķīt, šāda ar pintēm, bez receptes, vienkārši paši izdomāt. Arī viens no ātriem projektiem, kas tiks dāvināts. Un pie reizes jau sāku pamazām izlietot savus dzīvi krājumus. Un tā kā jā, es arī nedomāju adīt neko no tās Kids Silk mohēras, tad tas aiziet man zeķītēs. Cimdos un zeķēs. Es viņu arī iedīju cepurē, mazliet vēlāk pastāstīšu. Tur vēl var. Tur vēl var, jā, bet drusciņ kņūdi. Jā, bet var, cepurē, adītai cepurē, es mentāli rēķinos, ka man niezēs piere, un tad es to pieļauju. Bet tādu džemperim kaut kā... Jā, tad es jau iztēlojos, ka ja es ādu ar to, man ir baltā klipena saules dzīve, divkārtīgā, bet viņa ir ļoti smalka tāda. Un tad, to Kids Silk mohēru dropus pieliku klāt. Un es jau iztēlojos, ka es gribu ar pīnēm. Un tad es tā kā domāju, un es tur rēķināju, un tad es nevarēju saprast, lai tur smuki izskatās. Gribēju starpās, lai ir pietiekami daudz, bet arī nepārāk daudz tie krēliskie valdziņi, lai izceltos tās pīnas. Un nezināju, cik tad tās pīnas no 4 valdziņiem, ka krustosies 2, vai no 6, ka tur krustosies 3. Nezināju, cik viņas tā kā tur, ko tur. Beigās es uzmetu 54 valdziņus. Tik ir stulmam, tik arī ir pēdai. Es neko atstāju tieši tāpat pēc noraukšanas papēžu. Un beigās šis sanāk
40 izmēra zeķis arī dāvināšanai. Visiem man, mazākas. Iespējams. Un, un tad tā kā papēdis ir ar vienu nocelts neizadīts, viens izadīts un atpakaļ gaitā visi izadīti, stiprinātais papēdis parastais. Pagriezīsim viņu kaut kā šitā, uz otras puses. Parasts. Un tad pēdu, es neadīju atkal tās pīnas vienkārši labiskajā, gludajā labiskajā rakstā. Un, purngals arī vienkārši noraukts, kā to sauc, vienkārši kā uz 4 adatām, tad tā kā sāniņos, viens adatas beigās, otrs sākumā, tā kā, un tad, ko es gribēju teikt, ka man ir šīs zeķes, es viņas varu uzvilkt, man viņas uz manas pēdas nospirgojās pārāk daudz, tā kā, es viņas varu uzvilkt, bet es neteiktu, ka viņas man dara, tāpēc, ka man ir lielāka pēda, man vajadzētu 41, 42 izmēra zeķes, bet, ja tur ļoti vēlās, tad jau es varētu arī, ja es sev vadītu, es varētu arī paturēt un pati vilkt. Un tad otru, šī bija tad kopā balts ar tādu, es nezinu, šitā man šķiet, ka nav veci rozā, šitā ir vienkārši rozā, tāda krāsa, drops. Neskatieties uz maniem nagiem, šausmīgs manikīrs. Un beigās tad tāds maigi rozā, maigāks iznāk uz zeķē, un tad otrs ir citā krāsā, otrs zeķe ir zaļā. Ir tāda, tā kā, teiksim, salā, kas nesaprotu, nevar noorientēties, kur tā kamera ir. Salāta lapa zaļā, tāda ar to pašu balto klipansaules dzīvi, un, man tas pabeigusi stundaļu un papēdi, un tagad ir jāsāk noraukt papēdim. Un ar to stiprināto viņš tāds īpaši squishy, tāds biezāks sanāk, tas papēds. Un es dzirdēju, ka, ja tev ir parastā vilnas dzīve un tu ādi zeķis, ka mohaira ir viens no variantiem, ko tu vari likt klāt, neskaitot neilonu diegu, lai kaut cik stiprinātu tā kā to zeķi, lai neizdilst. Bet tad redzēs, valkātājs tad pateiks, vai cik ātri izdilu vai izdilu un tā. Un es arī, man kaut kā dzīvoklī ir silti, pati staigāju apkārt tā kā ar, man īstenībā šeit arī pie tevis ir ļoti silti, bet negribējās vilkt džemperi nost. Ar īsām piedurknēm staigāju, bet pēdas, tas augstais gaiss krīt uz leju, bet pēdas man salst, un tad es uzvilkušu to zeķi, man uzreiz silti paliek pēdām forši un patīkam. Jā, man arī tāpat. Man paši arī vajadzēs uzadīt, Tīpaši, kad strādā ilgas stundas pie datora, tad uzvilkt. Zini, kā, kad tu ilgi sēdi, tad vienkārši pašam no sevis paliek augsts, un tad tu uzvilc tādu siltu zeķīti, un tad tā var ilgi. Un tad noteikti uzadīšu vēl, paspēšu līdz Ziemassvētkiem, vēl ir cik pusotru nedēļu palikos, līdz Ziemassvētkiem vēl kādu zeķi pāri uzadīšu. Es atceros, ka vecāmā mums dāvināja zeķis katru Ziemassvētkus, katru gadu. Un zeķis tā kā pašdarināta dāvaniņa, un iekšā piepilda ar šokolādītēm vai konfektēm, kaut ko ar kādiem saldumiem. Un tas man šķiet, tāda ļoti ideāli piemērota dāvana Ziemassvētkiem, un neko vairāk nevajag. Vismaz es biju ļoti priecīga saņemt tādu dāvanu. Tā kā, zeķīts, un es viņus adīju, saliekot kopā, man šķiet, ka es adīju savu šito arī Arctic Light džemperi, Ziemeļblāzs džemperi arī no klipansaules plus mohaira, un es viņu adījuši 4 mm adatām. 4 mm būtu tāds, gaisīgāks, bet bez caurumiem tas materiāls tad, bet ar zeķēm gribējās brīvā, šīs es adu uz 3 mm. Tā kā gribējās arī augstāku to stulmi daļu, bet man bija tikai es jau biju iesaukusi šo šķeteri, kas bija 100 gramīgā, man bija, es nosvēru 92 grami, 92 grami šīs baltās dzīves, un es uzvedīju vienu zeķi, un tad es nosvēru to kamolu atkal, man bija 50 grami, es domāju, ideāli sanāks. Beigās varbūt drusciņi paliks pāri tā baltā dzīve, bet ļoti labi. Tā kā pamazām tie krājumi samazinās. Ļoti labi. Man arī plāns
līdz pavasarim izadīt maksimāli, ko es vien varu, jo pēc tam es gribu pirkt jaunu dzīvi. Tas ir mans plāns. Man tagad ir, man ir vienkārši konkrēti mērķi, ko es kad gribu nopirkt, tāpēc līdz tam, tad man ir tāds. Labi. Man nākamais, ko es tur kamerā jau spīd cauri, es jau redzu. Es iesāku vēl vienu. Mēs ar Paulu pagājušajā nedēļā bijām adīšanas kino. Jā. Mēs saņēmāmies, mēs braucām uz Cēsim, lai noskatītos filmu. Un adījām, un tas bija baigi forši. Es pirmo reizi biju kaut kādā tādā adīšanas. Un tas arī bija pirmais Latvijā tāds, bet tāds, jā, bet vispār kaut kādā sajietā adīšanas. Jā, es zinu, ka ir cilvēki, kas tur tiekās un āda un tā, es tādos nekad neesmu piedalīsies. Man kaut kā adīšana ir mans laiks vienatnē. Jā, ar Paulu es varu pādīt kopā vai, piemēram, aizpās. Bet mēs arī, mēs satiekamies, mēs ādam, mēs klusējam vienkārši. Sākumā izpļāpājies, un pēc tam jau var vienkārši. Tā divatā tāpatās tas ir patīkami. Jā. Bet, ar ģimeni es vēl varu tā adīt kopā, bet, ja es eju tā kā ārā ar cilvēkiem, es nekad neņemu adāmo līdzi, jo, zin kā, ja cits cilvēks neēd, un tad es tur vienu pati ādu, un tad kaut kā man tas neiet kopā, bet, kad tu esi ar adītājām, tad jau tieši tu vari tā darīt. Kaut kā, es nebiju tādā piedalījusies pasākumā, un tagad mēs bija diezgan forši, man patika, paldies Bye, kas to organizēja. Jā, tur bija adīšanas kino, un pēc tam bija pasēdēšana tādā kafejnīca vai mākslas telpā, un tur bija tāds liels galds, un tad mēs tur varējām visi pasēdēt un pādīt. Un, pēc cik tas bija Cēsīs, mēs pārāk ilgi tur nebijām, jo mēs braucām ar autobusu kāds 2 stundas mājās. Protams, mēs nebraucām tik ļoti ilgu un garu ceļu, kā no Daugavpils bija. Jā. Bet tāpat, jā. Svētdien. Pasēdējām, cik kaut pusotru stundu laikam vēl pēc kino, un tad kājām uz autobusu. Un tad man vajadzēja mazu projektu. Tas laikam bija daudziem tā, ka jāsāk kaut kas jauns maziņš. Bija dažādi, tā kā paņēmuši mazākus projektus līdzi meitenes, un tad citas bija paņēmušas visai lielu džemperus, tā kā lielos projektus, un tad citas bija tāds kā es, un tu biji iesākusi dienu iepriekš laikam. Es uzmetu, lai tā kā skatoties filmu, lai man vairs nav jādomā, jāskaita un tāda, lai es varu vienkārši adīt. Es uzmetu autobusā no Rīgas uz Cēsīm braucu. Jā, un man otrs variants bija paņemt varbūt to step by step sweater, bet tad man jāņem lielais pācis kamols un vēl 2 kamoli ar Jeldziju autobusā. Kaut kā, es izdomāju, iesākt jaunu, un man arī šī ir jāpabeidz šīs nedēļas laikā, jo man jāuzstāvina Omais dzimšanas dienu. Šī ir Vivienne Pīnī no Sārī Nordlund, ko es jau esmu vienreiz uzadījusi, un tagad es iesāku otru, jo man Oma paprasīja tieši tādu pašu, tieši tādā pašā krāsā, visu tieši tādu pašu. Es esmu gandrīz uzadījusi valnīti, man vēl pāris rindas palika. Es ādu arī tikpat garu valnīti, kas ir apmēram 15 cm, bet šeit es iadīju pāris šīs te double knitted tās rindas, lai izceltos locījumu vieta, un tad Omai nav problēma viņu uzrunāt. Man pāris rindas vēl palika, un tad sākšu pīņu daļu, un tad ceru... Šis ir diezgan ātrs adījums, es iepriekšējo cepuru arī uzadīju pāris dienu laikā. Esmu optimists, ka šīs nedēļas laikā es viņu varēšu pabeigt. Tā kā šis man šobrīd ir visaktīvākais projekts uz adatām. Un tad klāt arī būs dūraiņi ar tādu pašu lielo pīni, jo arī dūraiņus Oma grib tieši tādas pašas. Es iesāku tieši ceļā uz Cēsīm, uz adīšanas kino seansu. Vēl viens Ziemassvētku dāvana, bet ļoti iespējams, bet noteikti es nepabeigšu līdz Ziemassvētkiem. Es varēšu vienkārši pateikt, ir procesā, dāvana būs šito pagaidām zeķu pāris. Uzdāvināt uz adatām. Vai uzdāvināt uz adatām, jā. Parādīt, un tad tā kā paņemt atpakaļ pie sevis. Ielikt maisiņā, iedot, un tad... Smuki ietīt, iepakot. Vai pat groziņā var. Jā. Un tas, ko es iesaku, bija arī uz Drop Slim tādā vīna sarkana krāsā. Es nezinu, šeit tieši tā kā parādīsim, tā kā šī svece tādā sarkanīgā tonī jaka, kas ir domāta ļoti vienkārši, ļoti parasta ar V-veida kakla izgriezumu reglānu konstrukciju un aizsienama, tā kā bez pogām, bez nekā cita, tā kā ar vienu, visticamāk ar vienu, neko nesarežģīsim. Es esmu redzējis, kā ar 3 saitītēm izskatās, man šeit tas pa daudz ir, ar vienu smukāk izskatās, tad redzēs, vai es gribēšu kaut ko
uzprišināt. Man ir palikusi arī baltā mohēra, vai tur kaut kādu mežģīnīti maziņu, tur baltu galos, rumpim un piedurknītēm pielikt klāt kaut kādu šo te volāniņus tādus maziņos ar mohēru. Es domāju, ka izskatītos labi, bet tad es to izdomāšu vēlāk. Bet man pagaidām es vēl neesmu reglāna daļu pabeigusi. Es aizmirsu, tāpēc nevaru parādīt tagad. Var ielikt bildi. Es varu ielikt bildi, jā. Tur īstenībā tagad pagaidām neko nav ko redzēt. Bet es domāju, ka es to nekoncentrēšos. Tā kā jā, tas ir vēl viens iesākts projekts, ko es vadu. Un no Ziemassvētku dāvanām, pārējās visas tās mazās daļas, visas adās iet uz priekšu, bet tā jaka, kura īstenībā varēja būt arī veste, bet nav tādas regulāna konstrukcijas vestes. Tā kā tur vesti nesnāks, ja es gribētu pēkšņi viņu saraut īsāku, ātrāku projektu un neadīt piedurknes, tā kā tur nebūtu, tad tā jābūt arī jakai. Un tad bija vēl viens džempers paredzēts ar pīnēm, viss ar pīnēs. Man šķiet, my favorite thing is knitwear. Jā, tā ir viens sweater number 15. Man šķiet, ka 15. Ir 29 arī, bet izstās ļoti līdzīgi. Man viņa ap divas laiku. Un tas arī bija paredzēts arī no drops, limas, 4 izmēra milimetru adatām un XL izmēra džemperis. Bet, tas jau oktobrī jāsāk. Tas nemaz nav iesākts, jā. Tā kā tas ir viss no maniem pabeigtiem un iesāktajiem projektiem. Un man nav dzīves, ko parādīt, jo es cenšos izadīt. Es tagad atkal pamanīju, tur šitā dzīve, tur tā dzīve, varētu nopirkt, bet katru reizi esmu ļoti labi nokontrolējis sevi un nenopirku. Malacis. Jā. Man ir vēl viens iesākts. Šī arī ir Ziemassvētku dāvana. Šī ir otra svarīgākā, kas man jāpabeidz šīs nedēļas laikā, bet tas arī ir iespējams. Šī ir Turtle Dove Shawl no Sārī Nordlund, kas iespējams varētu būt drīzumā varētu kļūt par manu mīļāko adījumu dizaineri. Man patiešām patīk viņas receptes, viņas ir pat ekstremāli labi paskaidrotas. Šī ir parastā mazā šallīte, bet kur ir pietiekami sarežģīta, lai tā būtu skaista dāvana. Tad šeit te jau ir šis te vidusdaļa, kurai es jau esmu pāri. Šī recepte sastāv no 4 schēmām. Tātad līdz pusē te jau ir 2 schēmas. Tagad es esmu no trešās esmu izadījusi 2 trešdaļas, un tad vēl 4. man ir palikusi. Bet tā ir tāda pati astīta. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka te pieaudzē valdziņas vienā malā un tur norauc. Un šī pirmā schēma man uzadījās ļoti ātri, jo te ir ļoti maz valdziņu. Tā kā es esmu pārliecināta, ka to, kas man ir palicis, arī varētu iespējams 2 vakaros uzadīt. Un jā, te ir dažādas pīnus un zigzagrakstiņš un bumbiņas vai burbulīši, kuri man ir izcili neglīti. Bet es tur neko nevaru darīt. Es centos, man nesanāca, kā man sanāca, tā man sanāca. Es pat devos un taisīju, kā man sanāca, tā viņa sanāca. Bet jā, man patīk īstenībā. Es kaut kā arī sāku tādu gribēt, man liekas. Kā lapiņas. Jā. Bet dāvanas saņēmējs ir cilvēks, kas ļoti māk novērtēt rokdarbus, tā kā es domāju, ka viņa varbūt nepievērsīs uzmanību tādām lietām. Es tā ļoti ceru. Bet jā, man arī kaut kā patīk tāda šalīta. Man šķiet, ka viņa ir, šī recepte ir ļoti laba patiešām tādām mazām šalītēm. Tas raksts ir pietiekami sarežģīts, lai tas izskatītos tāds wow! Jā, un tad kā dāvana man šķiet ļoti labs variants. Un es pati arī nesāju tādas plānākas šalītes, jo man ir ziemas jaka ar ļoti augstu apkakli. Man tikai prasās, te mazliet, lai tā kā, ja iepūš kādreiz vējš, tad lai man kakls ir pasargāts. Bet tādu lielo pavisam apkārt tādu man īsti neprasās. Jā, es arī sāku domāt par šādu šalīti. Es gribēju vēl vienu uzadīt, bet to es laikam nepagūšu, bet tas nekas. Jā, es ļoti priecājos, man patīk. Un es viņu adu uz 3,5 mm adatām no 2 dažādām dzīvām, kas man arī bija krājumos, jo viņi ir jāizada. Šeit man ir alpakas pārpalikumi no viena iepriekšējā džempera projekta. Man bija kopā laikam 100 grami, no kuriem mazāko es jau esmu izadījusi. Šo otro es tikai nesen iesāku, tā kā tas man pietiks. Un otrs man bija
Filkolāna ar Veta zeķu dzīve, kas man ir palikusi arī pāri, kuri man laikam nepietiks, bet man ir citas, arī tādi mazie palikumi, kurus es tā kā tad varu ielikt iekšā. Es tikai ceru, ka tā krāsa tik ļoti neatšķirsies, tad man bišķiņ jāpadomā, kā viņu labāk iekļaut iekšā tajā adījumā, lai tieši tā krāsa pārēja nav tāda ļoti izteikta. Bet man patīk šis salikums, tā alpaka dod mīkstumu un Filkolāna dod tādu stingrumu. Viņš ir ļoti mīksts, ļoti pūkains. Vienīgais, tā alpaka ir ļoti spēcīga smarža, kad viņu izmazgā, un tad es ceru, ka nesētājai tas netraucēs. Bet tas viss. Ļoti labi. Man viss, man nav vairāk. Man pēdējais, kas ir palicis... Es nopirku jaunu dzīvi, ko es teicu, ka es nepirkšu, bet es to izdarīju. Mēs nofilmējām iepriekšējo video, un man šķiet, ka vai nu tajā pašā vai nākamajā dienā Latvian Crafts ielika, ka viņiem ir atlaide Regijai, un tā ir man mīļākā zeķu dzīve, un tad es nopirku, viņai bija ļoti laba cena, bija zem 3 eiro par kamolu, un parasti viņi maksā kādu 5, kur es skatos. Es nopirku Unicolor šādās 3 krāsiņās. Tā pelēkā ir no Lina krāsā, tad šeit ir fuksija un šeit ir antracīts. Es nopirku šīs divus kamolus un šo 3, ar domu, ka es viņus ticamāk arī kādā rakstainā darbā iekļaušu, un tad, lai man sanāk arī vienkārši zeķu pāris. Es nopirku 2 zeķu adīšanas grāmatas, un es gribu viņus adīt. Tā kā es nodrošinājos. Un tad pēdējais man sanāca 100-gramīgais kamols arī no Regija, kas ir tā kā rainbow krāsā. Šeit ir tāda rozā. Viņa ir pamatā maigi rozā, un tad ir tāda mazliet arī zilā krāsa turklāt. Man šī kaut kā iepatikās, es arī izdomāju paņemt šo, pat cik viņai bija atlaidē, un no viņas arī kaut ko uzadīšu. Tā kā nākotnē varat gaidīt no maniem zeķu pāris daudz. Tas arī man ir plāns, ka vienmēr uz adatām man būs vismaz 1 zeķu pāris. Šobrīd man jāpabeidz mazās Ziemassvētku dāvaniņas, tāpēc tāds mazliet citādāks periods, bet, kad tas būs izdarīts, tad arī būs vairāk zeķes. Jā. Man vēl bez adīšanas ir šūšanas projekti. Esmu jau salikusi iepirkumu grozu vēl kaut kādas šūju mašīnu pēdiņas nopirkt un tādas lietas, bet ja salīdzinu šūšanas projektus un adīšanas projektus, protams, šūšanas projekti ļoti, ja tu gribi dāvaniņas kaut kādas taisīt un šūt, tad šūšanas projekti aiziet ļoti ātri gatavi. Tā kā vajadzētu pieķerties vairāk pie šūšanas, un tad tiešām būtu kā backup plāns, ja tu nepaspēji uzadīt kaut kādu zeķu pāri vai ko dāvanai, tad var kaut ko uzšūt, tur kosmētikas maciņu vai kaut kādas tādas lietas, vai kaut kādas tote bag, ja tur iepirkumu maisus. Bet man ir, es neesmu ļoti čakla arī paraudziņu adītāja zeķēm, bet es tagad cenšos arī, ir arī paraudziņi, ne paraudziņi, bet melnraksts, tā teikt, šūšanai, ka tu no kaut kāda ārā metama vai vienkārši ļoti lēta auduma gabalu tu izgriez tās piegriezes un sašuj kopā un pasties, vai tev derēs, vai tev kaut kas jāpielabo. Un es pirku Abakhan uz kilogramiem, kaut kāda uz akciju bija uz svaru ļoti lēts kokvilnas audums. Viņš ar puķītēm smuks, jā, bet viņš tāds ļoti stīvs un ciets, viņš nekrīt smuki, nav kritums. Izgriezu, jo piegriezes, neesmu sašūs kopā kā paraudziņu, paskatīties kleitu ar tādām teikrakla piedurknēm un visu caur podziņām, šeit 10 pa vidu, un tad ar tādām saitītēm, kas savalkās šmaugāk viduklis attaistā. Un, tad cerams, ka es pieķeršos, un tad uz jauno gadu, uz nākamo sēriju es teiktu, ka kleita būs gatava. Tur esmu tev pie vārda. Un tad es domāju, varbūt es vēl kaut ko uzšūšu, bez lieliem apģērba gabaliem dāvanā kādam Ziemassvētkos kaut ko, un tā kā, man ir jauna gada, es domāju, ka mēs neuzfilmēsim jaunu video pirms jaunā gada. Būs noteikti pēc jaunā gada, bet man jaunajam gadam ir apņemšanās, protams, arī izadīt visus savus dzīvu pārpalikumus. Tas ir viens dzīvu krājums, nevis pārpalikums. Viņi nav pārpalikumi, vienkārši ir, divas dažādas lietas. Otrs būtu tas, ka es gribētu vairāk tomēr pārdomātākus projektus, jo man vienmēr sanāk, tādi pa galu, pa kaklu, tādi pārāk ātri, nepārdomāti, vai es tiešām viņu vilkšu, vai man tiešām patiks, vai man, Un trešais būtu, ka es gribētu vairāk
patestēt kaut kādas receptes ar jaunām tehnikām, iemācīties. Un es domāju, varbūt kā reizi mēnesī, vienam mēnesim vienu kaut kādu vienalga, vai kas tas būtu zeķa, maziņš vai vidēji liels par lielu. Es domāju, ka varbūt nesanāks. Bet liels arī var sanākt kādu mēnesi, bet reizi mēnesī kaut kādu, balstoties uz recepti, projektu uzvedīt. Tā kā tas pa lielam būtu, jauniem gadam. Jā, man jauniem gadam, es gribu izvadīt tos krājumus, ko es jau pieminēju, jo es došos tādā tālākā ceļojumā, kur es arī gribu nopirkt kaut ko. Un tad arī es gribu pamēģināt citas dzīves pārsvarā, visu no drops, un man arī diezgan daudz drops ir krājumos, un man bišķiņ... es redzu, ka ir tā kvalitātes atšķirība, ja? Un tad es arī uzskatu, ka ir vērts varbūt kaut ko vairāk samaksāt, bet par labāku, jo man arī patīk nesāt tādas parastas lietas, es nesāju visvairāk, jo tās vienkārši ir vispraktiskākās, un tad arī es tā uzskatu, ka ir vērts ieguldīt no labāka materiāla, varbūt uzvedīt to, ko es tiešām nesāšu. Tā kā tāds mans plāns, un to es visticamāk sākšu darīt pavasarī, līdz tam brīdim tad arī atbrīvot vietu šīm visām lietām. Bet projekti man pārsvarā, zeķus daudz. Pat cik es nopirku zeķu grāmatas, tad es arī gribu uzvedīt to, kas tur ir iekšā, un tad mans plāns tiešām ir arī visu gadu vismaz, kā pabeidz vienu zeķu bāru, tā iesāk nākamo. Pat cik es ziemā tiešām staigāju zeķēs, tad vismaz nākamajai ziemai man tad būtu 12 bāri. Tā būtu labi, ne? Tā kā tas no manas puses. Priecīgs visiem Ziemassvētkus un laimīgi jauno gadu. Lai mums priecīgi, gaiši un balti svētki. Es ceru, ka balti, jā. Galvenais, lai piesaluši un nedubļaini. Jā, lai daudz sādītas dāvanas citiem, un lai jūs saņemat arī adīšanas dāvanas un citas dāvanas. Un, lai priecīgi un lai jauki, un nākamā sērija no mums būs visticamāk pēc jaunā gada. Jā, tad tiksimies 25. gadā. Jā. Čau!